diezgan sarežģīti un neciešami svešā pilsētā orientēties pēc papīra kartes. Tāpēc 1188 tagad piedāvā interaktīvo karti. 360 grādos. Karta 360. Būtībā tā ir virtuālā pastaiga pa pilsētas ielām. Un šobrīd tā ir veidota no apmēram 30,000 virtuālo panorāmas attēlu 360 grādu veidā. Un pakalpojums šobrīd ir radīts kā analogs Google Street View, kas pieejams ārvalstīs. Un Latvijā mēs esam pirmie 1188 karta 360. Virtuālo Rīgas karti ir ļoti iecienījuši arī mūsu viesi, turisti. Un to bieži izmanto, lai aplūkotu, kāda izskatās viesnīca, kas tajā viesnīcas apkārtnē atrodas, kā arī citas Rīgas ievērojamākās vietas. So how you spent your week on the bike in Riga? How was it? Well, it was kind of adventurous because when I came here, I didn't really know where I could ride my bike because in Holland we have special roads for bicycles and here it's kind of difficult. But then I found out that you have this amazing service from La Telecom, 1188 interactive map, and every day in my hotel I use it to just have a look at all the streets, so I can just take a virtual tour through this beautiful city, get to know what the nice places are to visit, and then because I saw it already in very high quality, I can just find my way on my bike. After a while, I got to know my way around in Riga, and now I feel more comfortable on my bike, and I really love riding my bike here. It's an amazing city, very friendly people, and I think I'm going to come back here for a longer period. Arī ļoti daudzi mūsu uzņēmumi ir ieinteresējušies veidot arī iekštelpu panorāmas, un tādas mēs esam arī vairākas šogad izveidojuši un pievienojuši kartei. Un kā piemēram Forum Cinemās, kur var ieiet iekšā, apskatīties pat kāda izskatās zāle, kā arī var tikt izveidot dažādi reklāmas materiāli uz šīs iekštelpu panorāmas attēliem, kā arī esam arī uzbildējuši vietas ārpus Rīgas. Ir Pozitīvs festivāls, kurš šogad notiks jūlijā, un visi interesanti var ieiet apskatīties, kāda izskatās šī pasākuma vietas teritorija, pieiet pie jūras un aplūkot, kāda izskatās tur ēdināšanas vieta vai skatu.